Bet kāda tad ir atšķirība starp vienkārši slikti noskaņojumu un depresiju, kā slimību jau? Jūs uzreiz sākat ar tādu kontroversālāko jautājumu, tāpēc, ka šis jautājums, kur depresija ir kaut kāda dzīves pieredze, ar kuru mēs tiekam galā, un kur depresija ir kaut kas, par ko mums jāraizējās kā speciālistiem, tas nav tāds, stingri atbildams. Tā ir kaut kāda līnija, kur mēs novākam, bet tā līnija tā vienmēr būs iedomāta, un tā līnija, protams, ka mainīsies. Un, piemēram, tas, kur mēs šobrīd novākam to līniju, tas ļoti atšķirās no tā, kāds bija pirms 10 vai 20 gadiem. Un mēs te tikai sakam, ļoti daudz cilvēku cieši no depresijas, bet no otras puses mēs paši esam izdomājuši, ka šī pieredze ir kaut kas tāds, ko mēs sakam, ka viņi cieši no depresijas. Varbūt, ka tās daudziem no viņiem tas ir normāls dzīves reakcijas. Vēl viena svarīga lieta ir, mēs sakam vienu vārdu depresija, bet nav tādas vienas lietas. Pasakot depresiju, mēs varam apzīmēt 100 un iespējams vairāk dažādas situācijas, un tas ir ļoti līdzīgi kā ar galvassāpēm vai ar klepu. Cilvēks sanāk pie ārsta, viņš saka, man sāp galva. Es apstāstu